Sveicināti! Šoreiz parunāsim par licencēm. Tātad, kā jau tika minēts iepriekšējās tēmās, lai nepārkāptu autoru tiesības uz viņu īpašuma izmantošanu, autori mums izsniedz kaut kādas atļaujas. Tātad, katru reizi, kad mēs vēlamies izmantot kaut kādu intelektuālā īpašuma objektu, vai tas būtu skaņdarbs, grāmata, mūzika vai kaut kādas pārpublicēšanas, publiskas atskaņošanas un tā tālāk, mums ir jāsaņem šīs te atļaujas. Parasti šīs atļaujas mēdz būt vai nu licences formā, vai arī licences līguma formā. Protams, pastāv teorētiski arī tāda iespēja, ka jūs saņemat mutisku atļauju no autora, ka viņam nav iebildumu pret to, ka jūs izmantojat viņa darbu, bet šajā te gadījumā var rasties problēmas ar izmantošanas likumības pierādīšanu. Gadījumā, ja tiesības sargājošās institūcijas lūdz jums uzrādīt dokumentu, ka jūs to visu darāt likumīgi, tad mutisko jūs nekādā veidā nevarēsiet uzrādīt. Pie tam vēl ir jāsaprot arī tas, ka licences nepieciešamas arī tam saturam, kurš tiek izplatīts bez maksas. Tas ir par brīvu. Tas nozīmē to, ka arī situācijā, kad jūs vēlaties, lai jūsu radīto saturu, jebkurš varētu brīvi lietot, jums vajag izveidot vai pievienot licenci, kurā tas ir skaidri pateikts. Tā kā pie intelektuālā īpašuma objektiem pieder gan autoru darbiem, uz kuriem attiecas autoru tiesības, gan arī programmatūra, tad katram no šiem tiek pielietotas parasti dažādas licences. Kas par licencēm ir atrodams Latvijas likumdošanā? Galvenais dokuments, kurš reglamentē visus jautājumus, kas ir saistīti ar licencēšanu un licencēm uz intelektuālo īpašumu, ir autortiesību likums. Un galvenie panti, kuros tas viss ir aprakstīts, ir 40., 41. līdz 45. pantam. Tagad mēs mēģināsim īsumā noskaidrot, kas tad tajos pantos teica. Tātad 40. pants – darba izmantošanas tiesības. Šajā pantā galvenās idejas ir sekojošas. Pirmām kārtām, katru reizi, kad vēlaties izmantot kaut kādus autoru darbus, jums obligāti jāsaņem autora atļauja. Ja kāds darbs vai kaut kāda lietošana, izmantošana ir paredzēta vairākas reizes, tad uz katru no tām reizēm ir jāsaņem šīta atļauja. Ja jums tādas atļaujas nav, respektīvi šo te darbu likumā noteiktajos apmēros jūs izmantot nevarat. Protams, pastāv arī kaut kādi izņēmuma gadījumi. Un šī te autortiesību subjekta jeb autora atļauja parasti tiek izsniegta vai nu licences līguma vai licences veidā. Piemēram, pirms kaut kādiem koncertiem šim te licences līgumam vai darba izmantošanas licencei ir jābūt jau pirms pasākuma, un likumā ir noteikts, ka tai ir jābūt vismaz 10 dienas pirms pasākuma norises tās personas rīcībā, kura plāno šo īpašumu izmantot. Kas ir licences līgums? Licences līgums ir līgums, kur viena pusē ir autortiesību subjekts, un tas dot otrai pusē darba izmantotājām atļauju izmantot darbu, kā arī nosaka darba izmantošanas veidu, papildus vienojoties gan par izmantošanas noteikumiem, termiņiem un atlīdzības lielumu. Gadījumos, kad tiek piedāvāts intelektuālā īpašuma objekts, kuru var pozicionēt, ka tas ir masveida produkts, piemēram, programmatūra, vai arī kaut kādi publicēti darbi, mūzika un tā tālāk, tad tai tiek līdzi pievienota
licence. Licences pēc formāta un pēc nosacījumiem mēdz būt vienkāršā licence, izņēmuma un vispārējā licence. Vienkāršā licence ļauj jums izmantot darbu tādā veidā, kā tas ir norādīts licencē, kopā ar citiem šādas licences īpašniekiem. Tipiskākais piemērs ir programmatūra. Piemēram, ja jūs iegādājaties biroja programmatūru Microsoft Office, šāda te biroja programmatūra var būt arī pieejama citiem lietotājiem, un tātad šajā gadījumā tā būs vienkāršā licence. Izņēmuma licence nozīmē to, ka, ja tiek radīts intelektuālā īpašuma objekts, tad izņēmuma licences īpašnieks ir vienīgais, kurš drīkst veikt licencē norādītās darbības. Un vispārējā licence, tas ir licences veids, ko izsniedz kolektīvā pārvaldījuma organizācijas. Tas ir kaut kāda organizācija, kuras biedru veidotie intelektuālā īpašuma objekti tiek pārstāvēti ar šo te licenci. Kādā formātā mēdz būt licences un licences līgumi? Visas licences vienmēr ir rakstveida formātā. Vai tas ir uz papīra, vai arī elektroniski, bet tā ir rakstiska. Savukārt licences līgumu var slēgt gan mutvārdos, gan rakstveidā. Un rakstveidā obligāti slēdzami šādi licences līgumi. Tātad līgumi par izdevniecībām, līgumi par darba publiskošanu, līgumi par audiovizuālu darbu radīšanu un līgumi, kuros tiek noteiktas tādas tiesības un darbības, kādas varētu būt ietvertas vispārējā vai izņēmuma licencē. Par termiņiem. Katrai licencei un licences līgumam tiek nodefinēts termiņš, cik ilgi tā būs spēkā. Ja gadījumā ir kaut kāds licences līgums vai licence, kurā termiņi nav ierobežoti, tad autors vai arī cits autortiesību subjekts ir tiesīgi izbeigt licences līgumu vai atsaukt licenci. Protams, tas ir jādara vismaz 6 mēnešus iepriekš, paziņojot uzteikumu. Un licencēm, tāpat kā daudziem dokumentiem, ir arī kaut kāda teritorija, kurā tās ir spēkā. Ja šī teritorija kaut kāda iemesla dēļ nav norādīta, tad par to teritoriju tiek uzskatīta tā valsts, kurā ir noslēgts licences līgums vai izsniegta licence.